Tātad mēs atrodamies Miera ielā 101. Šeit pārvaldnieks ir M101. Un mēs šo vietu tautā saucam vienkārši par Vatikānu. Tad te ir mūsu pagalms pirmais. Mums visu laiku kaut kāda satiksme ir. Pretī mums ir, protams, apbedīšanas birojas, jo tad blakus ir kapi. Te kāds meklē kaķi. Šī mājas daļa, šī ir dārgā māja. Te dzīvo cilvēkam vairāk naudas, sākot no 600 eiro. Šie ir Vatikāna vārti, kas ir salausti. Cilvēki maksā par mašīnām, par stāvlaukumu, bet, ja es gribētu, varētu jebkuru mašīnu aiziet un aizdzīt. Vārti ir salausti gandrīz vienmēr. Šobrīd viņi kārtējo reizi stāv vaļā, viņi bieži krīt no eņģēm ārā. Te viss ir metināts 100 000 reizes. Mums uzlika jaunu kodu, to kalkulātoru. Nu, gan jau kāds salauzīs atkal, mums te vienu brīdi nevarēja tikt cilvēki iekšā un vienkārši stāvēja aiz vārtiem, nekādīgi netika iekšā un zvanīja, tie, kas zina man numuru, zvanīja man, jo trīnieks nespēdās cilvēki fiziski netika mājās. Kas tik te nenotiek? Tātad šeit ir videokamera, te mani redz. Un kas šeit ir? Šajā pagalmā atrodas Padomju Savienības strateģiskais objekts, jeb bunkurs. Un, kad bija pirms Lietuvām, jau šeit izveidojās neliela bedre, tagad ir riktīgi bedre, ka priekšā redzat, šeit ir betonēts laukums, kuru ekspertīzi jau nolika ar konusiem, jo šeit, ja mašīna uzbrauks, tad viņi iekritīs zemē šeit apakšā, visur ir bunkurs, viss pagalms ir bunkurā. Miskastes mums ir salaušas, es gribu parādīt, kāds šeit bardaks ir. Te ir tāda cukūts. Šitien, tas ir sīkums, kas šeit atrodas, tas tā normāli Rīgā, bet mums bija tā, ka puspagalms pilns ar šmuci, kad mēnesis neved miskastes laukā. Mums bija tikai getliņos. Tātad, šī ir tā vieta, kur ir tā bedrītes galvenais. Bija maz bedrīt. Te kaut kā duroģi bija bišķi aizbutnējuši, viņi sāk veidoties no lietas, un tad bija lielā vētra, šeit izveidojas riktīgi bedri. Saimnieks tas neuztrauc. Šīs skaidru plāksnes uzlika es, ko es atradu pie miskastes, lai cilvēki gluži nenolauž kaklu, jo šeit ir maz bērnu brauc ritiņiem, tur tālumā aiz stūri cilvēki dzer, mums ir atpūtas vietas, var kāds aizmirst, var iekrist tumsā, vai kāds narkomāns nāk durties, jebkurš šeit var nosisties vienkārši sagot. Vienkārši bunkurs iekrīt. Ja mums ir teiciens zem atgriezt, tad šeit viņi tiešām to ir izdarījuši. Un tur apakšā jau var redzēt ķieģeļus, sienu. Tā ir bunkura siena. Vienkārši kaut kāda, dažādas telpas bunkurā ir. Un te jaunu kaklu var salauzt jebkurš. Šeit bija gar malām tas bruģis, kas ir iekrits. Es dažus nocirtu ar āmuru. Un tas bija redzams no turienes, no tās puses Viģikā. Un saimnieks saka, es esmu vainīgs, ka bedra iekrita, jo es ar āmuru nodauzīju malas. Vienkārši tā kā šeit ir bruģis, un ja viņš bija tādi, kas kustās, un lai kāds nejauši neuzkāpa nekritis, viņš vienkārši nodauzīja ar āmuru tie, kas kustājās un varēja iekrist. Nu, un es, protams, uzrakstīju policijā iesniegumu par visu šo lietu. Iesim tālāk, es vienlaikus stāstīšu un rādīšu, bet izstāstīšu, kas notikās. Es zvanīju policiju par šo bedri. Un policija man saka, lai es izsaucu Latvijas valsts ceļu, viņi atbild par bedrēm. Tā, tad vispirms es pārtrauku mazliet. Šitajā mājā dzīvo, ja šits ir Vatikāns, tad šito varētu saukt par Svētā Pētera laukumu. Un šitajā mājā dzīvo Romas pāvests. Romas pāvesta loks ir 4. pēc kārtas. Rekur, te ir pat pa šo logu ir betons uzlikts, lai vieglāk iekāpt, kāju uzlikt. Un šeit dzīvoju es, jo Romas pāvests esmu šajā Vatikānā. Un man, kā redzat, kad 4 metrus no loga man ir bunkuru ventilācijas šahti, jūs varat iedomāties, viss Svētā Pētera laukums, pie mums tas viss ir viens liels bunkurs. Šis mūsu pagalms atgādina, reāli Ukrainu. Tur tālumā ir mangals, un mums ir arī televizors, varam skatīties, varētu ielikt spoguli, un tad varētu sev redzēt pa televizoru. Pretī gadu pussabrukus māja, kur drīz jau laiku sabruks. Nu, tad viss ir pamests, sačakarāts un tā tālāk. Bunkurs ir aizmests pilns sūdiem un aizmarats, lai neviens netiek iekšā. Tad redziet, šitajā mājā, kāpņu telpā, no augšas līdz apakšai, pilnīgi visi logi ir izdauzīti. Šeit puse dzīvokļi ir tukši, tur neviens nedzīvo un tā tālāk. Otrajā stāvā manā mājā ir tikai logi, viņš ir pilnībā izdedzis. Es jums parādīšu, kā ir izdedzis, un tur nekā nav. Tas apmēram tā. Tātad turpinu stāstu. Man policija saka, lai es zvanu uz Latvijas valsts ceļiem, un es viņiem jautāju. Uz 112 zvanīju. Tad, kad kāds iekritīs un nolauzīs kaklu vai Latvijas valsts ceļi, atbrauks un apraks,
lai neviens nevar atrast, tad policija vairs nevajadzēs, ja? Un šeit ir mūsu tā dzertuves stūri, kur mēs klusiņām dzeram. Šeit arī apsēdīšu un izstāstīšu stāstu līdz galam. Ar var sakot tā. Tad man zvana apakaļ no glābšanas dienesta un saka, jums jāsazinās ar apsaimniekotāju, jo tieši viņš ir atbildīgs par to, lai to bedra aizraktu. Un es viņiem atbildu, ka es ar potenciāliem slepkavām nerunāju. Ar viņiem nerunā neviens, jo tur mums nav par ko runāt būtībā. Par ko es lai runāju ar slepkavām, kas apdraud cilvēku dzīvības. Viņi ir juridiski atbildīgi par mums un par to, lai mēs neiekrist nevienas bedrē. Mēs šeit dzīvojam taču, nu. Lūk, tur augšā arī, nu tur viss ir pilnīgi melns, līdz uzkāpšu augšā parādīšu visu. Tātad, rezultātā es aizgāju policiju uzrakstīju iesniegumu par šo tēmu. Un tagad, nu, visi īpašnieki, visi skrien riņķi un darās, kā viņi rūpējas pa māju. Pie mājas stūra aug kaut kāds krūms, viņš drīz to māju izārdīs ar saknēm uz 2 daļām. Tā, ka te nekas nepaliks pāri. Likt mēs iesim uz blakus korpusu. Es nospiedīšu pauzi un parādīšu, kā izskatās otrais stāvs. Turpinām mazliet parādīšu, kā izskatās kaimiņu durvis. Viņi ir aizaugušas ar zāli, viņas nevar atvērt. Es ar vienu roku nevaru atvērt. Piemēram, šeit dzīvoju es, ja? Un šeit es visu izcīrīju, mums durvis var aiztaisīt, ja? Parādīšu savu dzīvokļa durvis. Kur šeit dzīvo Latvijas valsts prezidents Oskars Kalpaks, rock'n'roll. Tā mums izskatās elektrība, foršas sataisīt. Mums ļoti skaisti viss ir, jā. Nu, te ir mums visi iedzīvi, jā. Tā mēs dzīvojam, mums viss kaut kas ir. Tagad mēģināsim attaisīt kaimiņu mājas durvis aizaugušās. Tātad spiežam kodu. Neko nevar uzspiest, nekas nedarbojas. Man, diemžēl, jāizslēdz kameru, lai es atmūķētu durvis. Ar šausmīgām mokām durvis es attaisīju kaut kā, jo kaut piespiest praktiski neiespējami. Lūk, mēģinām uz otro stāvu. Tūlīt jūs latviski runājat, vienkārši apdirsīsieties, jau kāpnes, redziet, sadaļas viss ir. Šī māja ir dedzināta speciāli 4 reizes. Sasniesīšu dušas, cik lai neviens mūs neredz. Ja tikai viņi izturēsies. Tas smird visu joprojām pēc degšanas. Tātad paradīze otrajā stāvā. Es domāju, ka jums patiks, un te ir, ko redzēt, jā. Logi ir salikti, lai neko ārpus neredz. Tātad viņi lika speciāli dedzināt šo māju. Viņiem vienalga šeit līķis, nes ārā galvenais apdrošināšanas naudu dabūt. Un te redzēt daudz nav ko. Te viss ir, nu, Ukrainā smukāk, man liekas, izskatās nekā manā mājā. Es domāju, ka šis vidiks jums noteikti patiks. Un es varu iziet cauri visu māju, jūs neko jau neredzēsiet. Lūk, šeit pa loku var redzēt to vietu, kur mēs sēžam un buhājam. Te viss ir tik sūdīgi, cik sūdīgi vien var būt. Vienkārši trūkst komentāru. Nu, nav jēgas rādīt neko vairāk, jo te viss izskatās pilnīgi vienādi. Tātad, nu, es tā garām nojautu, vienkārši iziešu caur māju. Nu, te viss ir tā, var krist. Nu, tur viss ir vienādi. Kur tu redzēts ieiešu, parādīšu, kā izskatās. Un šitā vieta bija mana dzīvokļa. Jūs parādīšu, kā izskatās Svētā Pētera laukums. Virs pāvesta dzīvokļa. Tas... Tā, rekur. Te, redziet, rektāmināt šakas modējā stāvā. Un te ir interesanti māksla, te kāds politiķis dzīvojas. Kur tā politika ir? Kur ir visi mūsu politiķi? Te par Latvijas ceļu un kas tik te nav, par ko tik viņi nav cīnījušies. Vienā politikā tādi mākslinieki. Nu, te nevar nākt kā uz muzejā tādas bildes un kas tik te nav. Es domāju, reku Raimis. Reku Raimis, redziet Raimis. Čau Raimi. Nu, labi, ej dirst Raimi, ir tāda anekdote, ja. Bet te ir šis tas, jā. Bāt, nokrīt man kroksis. Aizķērās aiz skapja malas kroksis. Aizķērās, man kroksis aiz kaut kā aizķērās. Tika roči. Un pārnakšņot jau var, nav jau tā, ka nebūs. Rekis kaut kādas trauks savāc vecos, varbūt var aiznest uz kādu antikvariātu. Nu, pa skaisto krāsnes ir kurināt var, lai gan te jau var visu nokurināt. Te varat vienkārši leverēs sērkot un pilkt un visu nodedzināt. Skapīt, drēbes ir. Te cilvēki vienkārši līdz iznest ārā un pilnīgi visi iedzīvo paliks. Kā te bija, tā bija. Vienkārši ugunsdzēs ar durvis izgāduši. Būtībā jau nav ko daudz rādīt. Tāpat viss ir skaidrs. Nu, rekā. Šeit kādreiz gāja trepas uz leju, bet viņas tagad aiztaisītas tur lejā manas koridors, kur jūs visi redzēt. Nu, skaisti, es domāju, ka jums patiks, ne?
Nu, ja kādam vajag durvis, nu šitās var ņemt. Man nav žēl. Ka nevienam nekā nav žēl. Nu tā, es domāju, ka, nu, arī gulti ir te. Nu, ja kādam nav kur dzīvot, nu lūdzu, nu nāciet, nu. Mēbeles ir, gultas ir. Ko vēl var gribēt, nu? Nu, skaisti dzīvojam tātad. Atcerieties, šī ir Miera iela 101. Nāciet ciemos, es jums pateikšu, durvis jebkuram atļaušais. Fotosesija golti var nākt ar savām melnajām matiem, melnajām drēbēm. Šeit var tādas fotosesijas taisīt. Kruķi pa piečuks laiž iekšā. Paldies par uzmanību.